Es esmu sveicināts un Dieva svētīts jaunā Dieva žēlastības dienā, ko pasaulē sauc par zinību dienu. Ja tavā mājā ir bērni, kam ir jādodas uz skolu vai uz bērndārzu, tad šodien tev ir vajadzīgs miers no Dieva. Jo es esmu gājis tam cauri, es zinu, kā tas ir, kā ir ar 1. septembri, kurš ir trauksmes, satraukuma pilns. Un es tev gribu atgādināt Jēzus teiktos vārdus. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, nekā pasaule jums dod, es jums dodu. Es novēlu, ka tava diena šodien ir mierā. Atceries, Dievs ir ar tevi. Tu esi viņam svarīgs, tu esi viņam vērtīgs. Šodien būs tendence kavēt, neuztraucies. Tu nonāksi īstajā vietā, īstajā laikā. Nesatraucies, nebīsties, nebaiļojies. Bībele šos vārdus mums atgādina neskaitāmas reizes ikvienā situācijā. Daudz būs, gudri būsi rīkojies, ja tu jau iepriekš būsi sagatavojies, bet es zinu, tu nedēļu iepriekš vari sagatavoties un vienalga kaut kas ies greizi. Sātans negulēs un nesnaudīs. Šodien, pirms pieceļas tavi bērni, tu pasludini: Sātan, stāvi ratos. Tava vieta ir zem manām kājām Jēzus vārdā. Tu šodien nesatricināsi mani, tu šodien mani nesatrauksi Jēzus vārdā, tu neaiztiksi manus bērnus, novāc rokas no maniem bērniem Jēzus Kristus vārdā. Šī diena būs mierpilna un svētīga Jēzus vārdā. Nostājies uz tā, ko Dievs tev ir teicis. Arī šodien tev tas ir svarīgi. Un ja gadījumā ir citi satraukumi, tu zini, kurš ir ar tevi. Uzticies Dievam. Un brīžos, kad nāk virsū panika, atceries šos maģiskos, nevar teikt maģiskos, tie ir vārdi ar spēku. Dievs, es tev uzticos. Trauksme aizies, uztraukums pazudīs. Ja nepasūti pie pirmās reizes, saka: Tēt, Dievs labais, visu varenais, es tevi mīlu, es tev uzticos. Un lai šī diena ir miera pilna tev, lai miera pilna tev šī 1. septembra diena, lai visi, tu redzēsi, pasaulē būs trauksme, būs strīdi, atceries, strīdi ir durvis vēlna ieejai. Nekādus strīdus šodien, nekādus satraukumus šodien. Dievs tevi ir svētījis ar savu mieru. Un nekas cits nedrīkst tevi izsist no šī līdzsvara. Neļauj vēlnam šodien sabojāt tavu brīnišķīgo dienu, jo Dievs ir to tevi apklājis ar savu labvēlību kā ar bruņām. Un tajā brīdī, kad tu sāc satraukties, tajā brīdī, kad tu sāc strīdēties, tajā brīdī, kad tu sāc rāties uz saviem bērniem, tu ļauj vēlnam darboties savā dzīvē. Neesi muļķis. Neesi muļķa, māmiņa. Tu esi stipra tai kungā un viņa varenajā spēkā. Tavi bērni ir kunga svētība. Viņi nav ne lēni, ne nepareizi, ne muļķi, nē. Man nāk prātā Einsteina stāsts par viņa bērnību. Kādu dienu, kad Einsteina mamma bija izsaukta uz skolu un pārnāca no tās, viņa raudāja, ļoti raudāja, un es to stāstu neatstāstīšu precīzi, bet es atceros to domu. Viņa bija ļoti noraudājusies, un Einsteins viņai prasa: Māmiņa, kāpēc tu raudi? Viņa saka: Dēliņ, tās ir prieka asaras. Ko tev skolā teica? Man teica, ka tu esi tik ļoti gudrs, ka tu nevari šajā skolā mācīties tāpēc, ka tu esi gudrāks par visiem pārējiem bērniem. Mēs tev meklēsim citu skolu. Pēc daudziem gadiem, kad jau mamma bija mūžībā, viņš bija atradis to vēstuli, ko skolotājs bija rakstījis, vai skolas direktors, es tā īsti detaļās neatceros. Un viņš vienkārši bija apsēdies un sācis raudāt, jo vēstulē bija rakstīts, ka jūsu bērns ir tik neattīstīts, tik stulbs,
tāds idiots, ka viņam šajā skolā vienkārši nav ko darīt. Mamma izmainīja visu viņa dzīvi. Pasaulē viņš likās muļķis, atpalicis un nespējīgs ne uz ko, bet mēs zinām, kas ir Einsteins. Mēs zinām, visa pasaule zina, un gadsimtiem nesīs šos vārdus Einsteina smadzenes, zinot viņa atklājumus, viņa gudrību. Tāpēc runājiet saviem bērniem, ka viņi ir visgudrākie, visskaistākie. Cik vien daudz laba varat ielikt savos bērnos, lieciet tagad, kamēr viņi aug, lai viņi aug pārliecināti par sevi. Vēl ko gribu, atcerējos par ebrejiem, kā ebreji saka, uzrunā uz saviem bērniem. Viņi nekad viņus nekritizēja, viņi vienmēr cenšas viņus celt un runāt uz viņiem tās lietas, ko viņi grib viņos ieraudzīt. Tāpēc celsim savus bērnus ar saviem vārdiem, celsim sevi ar saviem vārdiem, zinot, ka Dievs mūsos ir ielicis vislabāko no sevis. Viņš mūsos ir ielicis sevi pašu. Un tas, kas ir mūsos, ir lielāks par to, kas pasaulē, lai tavi bērni izaug ar šo apziņu, ka viņi ir visgudrākie, ka viņi ir visskaistākie, vislabākie visās jomās. Tēvs, es tev pateicos par bērniem, ko tu mums dod. Un lūdzu dod mums gudrību, kā viņus audzināt par taviem bērniem, par taviem kalpiem, par teviem izredzētajiem, ienesot viņu dzīvē svētības, nevis lāsta vārdus. Kungs, uzliec slēģus mūsu mutē, lai tā negrēkotu pret tevi un pret viņiem, kungs. Māci mums gudrību audzināt bērnus un svētī viņus šai dienā, kungs. Ir sācies jauns mācību gads. Tēvs, turi savu roku pār mūsu bērniem. Es zinu, ka tu vēro to brīdi, kad viņus paņem savās rokās, velc viņus pie sevis un svētī. Lai tavam vārdam par mūsu bērniem, lai tev vienīgajam ir slava, gods un pateicība. Palīdz mums būt gudriem vecākiem, gudrām mamām, gudriem tētiem, lai mēs izaudzinām mūsu bērnus tavam godam un slavai, Tēvs. To es lūdzu šodien Jēzus vārdā. Āmen. Āmen.